Sveiki visiem! Es nolēmu īsā video padalīties ar savu pieredzi starp darbiem. Es pārdzīvoju, protams, par to, ka cilvēki ir apdraudēti. Pārdzīvoju par droniem un par kara tēmu. Es esmu dzimusi Kārsavā pilsētā pie robežas ar Krieviju. Es tur esmu strādājusi 20 gadus par skolotāju. Un tā ir mana dzimtā pilsēta un tā tālāk. Tur man ir dzīvo tētis māte un Rezeknē man dzīvo brālis un brāļa dēli un visa Latgale pilna ar maniem tuviem mīļiem cilvēkiem. Nebiju plānojusi, kad nāks beigās asaras. Lūk, un man ir 57 gadi. Esmu pārdzīvojusi 90. gadus, 2000 un tā tālāk. Un esmu daudz ceļojusi pa pasauli, Indijā, Irānā, Turcijā, garīgos ceļojumos. Pasaule vispār nav domāta baigi drošā, ja? Un manī iekšā vienmēr ir bijis tāda saikne ar Dievu. Ja ir kaut kādi signāli, tie, kā viņus sauc, kur atnāk telefonā, ja, ka vajag būt uzmanīgiem, tur iespējams tur uzbrukums vai tam līdzīgi, ja. Vajag uzdot sev jautājumu. Šodien Dievs grib mani pie sevis paņemt un ieklausīties savā ķermenī. Pagaidām mani nav gribējis paņemt pie sevis. Bet tas ir jautājums, kurš atbrīvo no bailēm, tāda paļaušanās. Jā, dari, kas jādara. Dari, kas jādara. Ievēro drošību un tā tālāk. Bet, ja Dievs ir ar tevi, tad ko tu baidies? Ja Dievs nav ar tevi, tad uz ko tu ceri? Kaut kā tā. Tā kā turamies ticībā, paļāvībā un daram, kas jādara. Paldies par skatīšanos. Cerams, ka es mācīšu saglabāt video.